Statistikai un skaitļiem, ja mēs skatāmies, kas veido bruto pievienoto vērtību valstī, kādas nozares atbilstoši NACE vai NEIS kodiem, tad pārsteidzošā kārtā elektrība, gāze, siltums un arī atdzesēšana dod vidēji pēdējos 10 gados vidēji apmēram 3% no bruto pievienotās vērtības kopējā ekonomikā, kamēr pirmās 5 pozīcijas ir vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, ražošana, nekustamais īpašums, transports un uzglabāšana, un arī 5. vietā publiska administrācija, valsts pārvalde un aizsardzība un obligātās sociālās drošības iemaksas. Tā kā, kad es pats pārbaudīju šos skaitļus, man tas šķiet interesanti, ka enerģētikas nozara, teiksim, dod tādu salīdzinoši nelielu to bruto pievienoto vērtību, kas, protams, ir korelē ar IKP un tā tālāk, bet ikdienas dzīvē tomēr bez enerģijas mēs nekādu nevaram. Līdz ar to tā faktiskā ietekme, manuprāt, ir lielāka sajūta kaut vai līmenī un no ražošanas viedokļa nekā tas varbūt parādās statistiski skaitļos. Bet mums ir lielisks panelis, lai turpinātu runāt par elektroenerģiju, un tas uzsvars, kādu rīkotāji vēlējušies ir dot šai šodien beidzamajai diskusijai, ir vairāk orientēts uz, teiksim tā, patērētāju aprūpēšanu. Un tādēļ mums ir gan tirgotāji, gan zinātāji, gan sadalītāji šeit diskusijā piedalās. Un mēs, protams, varētu runāt par to, kas varētu notikt nākotnē ar elektroenerģijas cenu, kas ir tās sadaļas, kuras varētu mainīties, kurām varētu būt lielāka ietekme nākotnē. Mēs zinām, ka elektroenerģijas neto cena, jeb tā saucamā tīrā tirgus cena, ir patērētājiem laba. Un visticamāk kļūs arvien labāk, vismaz tā 12 mēnešu vidējā cena, tā ir tendence stabili, pakāpeniski samazināties, kas varētu notikt ar citām komponentiem cenā, tajā cenas pīrāgā. Par šādu dalījumu reti, kad varbūt ikdienā lietotājs aizdomājas, bet tam ir jāpievērš noteikti uzmanība. Protams, no tirgotājiem un klientu aprūpētājiem man interesē tas viedoklis, kā nākotnē elektrības tirgus varētu attīstīties, kas ir tie perspektīvie virzieni, ko jūs saskatāt, un vai ko jūs nākotnē domājat varētu patērētājs sagaidīt, kāds komplekss piedāvājums, tā kā kompleksās pusdienas, vai tomēr kādu specifiski uz konkrēti klientu orientētu pieeja. Protams, arī infrastruktūrai ir zināma loma tajā, kā tirgus varētu funkcionēt, un tad varbūt es nelielu komentāru arī sagaidīšu par šo te, bet varbūt tādā secībā, kā esam pieteikti, Roberts Molotānovs, Enerģija24.lv, Latvijas brīvā elektroenerģijas tirgus asociācija vadītājs. Lūdzu, Robert, to skatījumu šobrīdējām norisēm elektroenerģijas tirgu un ko mēs varam sagaidīt tuvākā laikā. Jā, paldies. Tad Latvijas brīvā elektroenerģijas tirgus asociācija, kas tad arī ir cieši saistīta ar portālu Enerģija24, kas ir būtībā Latvijā galvenais portāls, kur patērētājs var tikt galā un saprast šos visus dažādos piedāvājumus elektroenerģijas tirdzniecībā un sev izvēlēties piemērotāko. Tā skaitā arī asociācija no savas puses saņem virkni jautājumu gan no uzņēmējiem, tas gan vairāk ir mazie vidējie, gan arī patērētāji saistībā tieši ar elektroenerģiju, ko darīt, kā izvēlēties. Būtībā kalpojam tāds, ka esam kā buferis starp tirgotāju, starp tirgu un starp šo patērētāju, ar vārdu patērētājs saprotot gan šo juridisko personu, kā minēja mazais vidējais uzņēmējs, gan arī patērētājs kā fiziska persona. Tad, ko mēs tad šobrīd redzam un kādas ir tās tendences pēc šī tirgus atvēršanas jau laika atpakaļ juridiskajām personām, relatīvi nesen fiziskajām, jeb parastajiem patērētājiem. Tās tendences ir tādas, ka viennozīmīgi patērētāji, jāatzīst šie mazie vidējie un fiziskās personas, viņi ir relatīvi nezinoši tirgu, viņi ir elektrību un kā tādu pakalpojumu
īpaši patērētāji kā mājsaimniecības vairāk jūt nekā atsevišķu produktu, par ko saņem rēķinu un par ko maksā, bet tas ir vairāk tāds kā nodoklis vai kaut kāda cita komponenta, kas veido izmaksu pozīciju viņa mēneša izdevumos, bet pilnīgi noteikti nerada tādu tā kā sajūtu par kaut kādu konkrētu produktu iegādi. Ar ko tas ir saistāms un kāpēc tā un ne citādāk? Tad pirmais, un tā ir tā vēsturiskā lieta, ka būtībā diezgan loģiski, ka cilvēks elektrību kā tādu viņš neredz, viņš nesatausta būtībā. Viņš redz lietas, kas darbojās, bet viņš neredz izņemot šo rēķinu, kas varbūt tās ir mazliet citādāk. Tā skaitā ar dabas gāzi, tomēr viņi ir, varētu teikt, vairāk vizuāli uztverami. Otra lieta ir tāda, ka šie tirgotāji šobrīd ir arī, jāsaka, visnotaļ mazaktīvi tieši patērētāju izglītošanā, stāstot ne tikai par komponentiem, bet būtībā par to, ko tad nozīmē iespēja izvēlēties. Attiecībā uz patērētājiem, kā mājsaimniecībām, mēs būtībā redzam diezgan pārliecinošu iedalījumu 4 lielās grupās. Tad pirmā grupa ir patērētāji, kas ir nosacīti mazaktīvi, bet tāpat laikā ar maziem patēriņiem un problēmām. Tad būtībā tie patērētāji, ar kuriem potenciāli no tirgotājiem neviens neredz varbūt tādu lielu un ilgtermiņu ieguvumu, jo tad patēriņi ir maz, bet savukārt tas saskarsmes stundu vai minūšu daudzums, ko rada konkrētais patērētājs, ir ārkārtīgi augsts. Otrā grupa ir patērētāji, kas ir joprojām pie nelieliem patēriņiem vai samērā vidējiem, bet tomēr ar interesi kaut ko mainīt. Tad savukārt trešā grupa ir tāda, kas ir jau ar normālu patēriņu, pietiekami zinoši un pietiekami iesaistīti visos tirgus procesos, lai pieņemtu tālredzīgu lēmumu, bet viņi tādu vai citu iemeslu dēļ nevar piekļūt brīvajam tirgum. Par to es pastāstīšu mazliet vēlāk. Un ceturtā grupa ir tie, protams, kas ir gan pietiekami izglītoti, lai pieņemtu savu lēmumu, gan arī viņi arī izdarītu. Attiecībā par tiem datiem, kas ir arī noteikti sadales tīklu kolēģu kompetencē un par to, kāda tad ir notikusi tā migrācija tirgu, ir skaidrs ir tas, ka atbildēt uz mazo aktivitāti, viņu norakstot vai uz nepietiekamu informētību vai vispārējo, tas būtu pārāk vienkārši un tā tas nav. Viens no iemesliem arī, kāpēc tā kustība tirgu ir relatīvi neliela, ir saistīts ar to, kā jau minēju pašā sākumā. Tā cena, ko var mājsaimniecība vai mazais vai vidējais bizness iegūt, mainot piedāvājumus vai ejot pie tāda vai cita tirgotāja, nomināli ļoti neliela. Tad tas arī cilvēku būtībā nemotivē, jo tā cena, ko viņš maksā, viņam intuitīvi ir pieņemama. Jo gan kā mazais, gan kā vidējais uzņēmums, tai skaitā bieži vien nav ar spēcīgām analītiskām spējām, nav ar būtībā rēķins atnāk, es viņu samaksāju. Būtībā tā ir tā pieeja. Attiecībā par kopumā, par tādām vēl papildus lietām, kas ir runa tieši par šo piekļuvu tirgumu, ir viena tāda, kā lai saka, specifika, ar ko saskarās īpaši tā skaitā biznesa, tā skaitā, un īpaši tie ir vairāk tādi kā lielie un vidējie biroju nomnieki. Tad tie jautājumi ir saistībā ar to, ka neskatoties uz to, ka piekļuva tirgumu ir brīva nosacīta, ir šie lietotāji un apakšlietotāji attiecības, par kuru es domāju, liela daļa no jums ļoti labi zina un saprot, ka būtībā lietotājs nosaka to, kurš būs piegādātājs konkrētajā nekustamā īpašumā vai objektā. Tas nozīmē, ja objekts sastāv un objektā ir daudz vairāki neatkarīgi nomnieki, apakšnomnieki, viņi kādā veidā tā reāli nevar ietekmēt šī nekustamā īpašuma īpašnieka izvēli par konkrētā elektroenerģijas tirgotāja izvēli. Ko tas nozīmē mums un kā tas var ietekmēt un ietekmē nākotni? Tas nozīmē to, ka liela daļa un tie reālie skaitļi, kas arī ir asociācijas rīcībā, ka ir pietiekami daudz ieinteresētu un zinošu, pietiekami lielu elektroenerģijas patērētāju, bet kuriem, ņemot vērā to, ka tas īpašums, kuru viņi lieto, ja veic, piemēram, ražošanu,
nav viņa īpašumā, viņi nav tie, kuriem ir iespēja īpaši diktēt šīs iespējas konkrētā elektroenerģijas tirgotāja izvēlē. Tas pats vienkāršākā arī situācija, es domāju, arī nav noslēpums arī par mājsaimniecībām, ka ļoti daudz šis nekustamā īpašuma portfels, kas ir jaunu uzbūvētais, teiksim, īpaši tas ir pēc 2007. 2008. Gada, viņš neveidojās kā nekustamais īpašums ar daudziem neatkarīgiem elektroenerģijas patērētājiem, bet vairāk tas ir būtībā viens patērētājs kā nekustamais īpašums, kas tad tālāk ar kontrolas skaitītājiem būtībā veids tos norēķinus jau ar, kā jau minēju, šīs lietotāja apakšlietotāja attiecības. Negatīvais efekts ir tas, kad ir būtībā tirgu, varētu teikt, ir tāds, ka tādā vakuma katlā ir pietiekami liels spiediens iekšējs uz vēlmi izmantot tās priekšrocības, ko piedāvā brīvais elektroenerģijas tirgus, bet nav rīki, lai viņam piekļūtu. Tātad runājot atkal, redzot, ka tieši šis ir viens no tādiem aktuālākajiem jautājumiem tieši šajā mazā vidējā biznesa sfērā un mājsaimniecības sfērā, mēs redzam to, ka nākotnes tendences pilnīgi noteikti, vai tas būs regulējums, vai tas būs pats tirgus, to kaut kādā veidā veicinās. Tad ļoti iespējams, ka šos iekšējos, tā teikt, infrastruktūras tīklus, kas nodrošina šo reālo elektroenerģijas piegādi vai nu līdz dzīvoklim, līdz ofisam, līdz ražošanas telpām, iekārtām, netik daudz nodrošinās konkrētais lietotājs, kā īpašumā ir šie tīkli, bet ar lielu varbūtību to nodrošinās vai nu pārņems, teiksim, vai tie ir sadales tīkli vai kāds cits no operatoriem, bet ar iespēju šim gala lietotājiem izvēlēties reālo tirgotāju, ne tikai izmantot to, ko viņam būtībā tā vai citādi ir izvēlējies viņa lietotājs, ja tā varētu teikt. Tad galvenā lieta, ja runājam par termiņiem, tas noteikti būs ne ātrāk kā pēc gadiem 3-4, jo, kā jau saku, spiediens viņš ir īpaši šis mazais vidējais bizness, par ko mēs runājam, kad Latvijā īpaši ir jāattīsta. Tās ir noteikti viens no tādām svarīgām tendencēm, par kurām mēs varam runāt tuvākajā laikā un tuvākajā nākotnē. Tātad reāli piekļuvi brīvajam elektroenerģijas tirgum gan no mājsaimniecību puses, gan no vidējā un mazā biznesa, jo reāli vidējais un mazais bizness viņam nav iespēja tik ļoti ietekmēt šo nekustamā īpašuma īpašnieku. Būtībā tur ir vairāk tās attiecības, vai nu tu nomā, vai tu nenomā un ej citur. Jo tur nav, to iespēju nav tik daudz. Un, protams, kā nākamais, noteikti runājam par tendencēm, jo šobrīd mēs redzam ļoti daudz tādus lielus infrastruktūras projektus attiecībā uz elektroenerģiju. Tad šajā gadījumā noteikti nākamais no tādiem lieliem un svarīgiem jautājumiem, tā teikt, ir šī infrastruktūras iziešana vismaz vizuālā veidā ārā no pilsētām, lielpilsētām. Ja tā var redzēt, vēl šobrīd Rīgā noteikti, ja brauksiet iekšā no Bauskas puses, jūs redzat, it kā esat Rīgā iebraukuši, bet joprojām redzat liels augstsprieguma tīklus pašā pilsētas būtībā, varētu teikt, ka centrā, vai tur 10 metru attālumā no daudz dzīvokļu mājas. Tas ir tās galvenās tendences, galvenie virzieni, ko mēs redzam no savas puses. Tad galvenais, ja tā varētu teikt vienā teikumā, tad nākamie soļi būs mazā vidējā tirgus spiediens uz esošo stāvokli ar mērķi piekļūt teiksim, pie šī tirgotāja pēc izvēles. Ja mēs varam vilkt mazas paralēles, tad arī viens no regulētajiem tirgiem ir telekomunikācijas, kur šajā gadījumā ir šis numuru saglabāšanas pakalpojums, kas kādreiz likās pilnīgi nereāli ar savu mobilā telefona numuru aiziet pie cita elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja, tad šobrīd tā jau ir realitāte. Izmantojot to pašu numuru, kas ir konkrētajā diapazonā cilvēkam vai uzņēmumam piešķirts, šis konkrētais cilvēks var doties tālāk pie cita. Tas pats notiktu arī ar elektroenerģiju. Paldies. Paldies. Gana skaidri koncentrēti. Cik ir liela spiedienu Latvenergo kā tirgotājs izjūt? Latvenergo ir, protams, arī vienīgais tirgotājs Latvijā, kurš arī vienlaiks ir ražotājs. Un savā ziņā mēs labi saprotam, ka
tā cena, ko piedāvā Latvijas Energo vai caur elektruma zīmolu, kaut kādā ziņā ir references vai atsauces cena pārējiem tirgus dalībniekiem. Kāds tas skatījums no Latvijas Energo kā pārdošanas, kā pārdevēja puses? Tā konkurences sīvas, redzu Jānis Bethers arī ar interesi skatās, kas tiks teikts. Okay, paldies. Šķiet, skatoties uz tirgu, mums vismaz vēl ilgu laiku būs jāstās, ja ne visu laiku, uz diviem atšķirīgiem tirgus segmentiem. Viens, kas ir nosacīti lielie biznesa klienti, lielie patērētāji un mājsaimniecības vai arī uzņēmuma ļoti neliela patēriņa, kas pēc savas uzvedības visticamākais ir līdzīgi. Tad runājot par pirmo, es domāju, ka tie laiki sen ir garām, kad Latvijas Energo koncernam kā vēsturiskam monopolistam ir jau kādas priekšrocības lielo uzņēmumu segmentā. Tā konkurence jau tur ir veidojusies un attīstījusies jau gadiem. Un varam apliecināt, ka viņa ir ļoti aktīva, un to mēs redzam gan pēc tirgotāju skaita, gan pēc tirgus daļu dinamikām un arī pēc patērētāju gan ieinteresētības, gan zināšanām un spēja izvēlēties. Tā kā es domāju, ka tajā ziņā no tāda konkurences viedokļa, man liekas, tas tirgus ir diezgan pilnveidojies un diez vai mēs tur varam sagaidīt kaut kādus būtisku attīstību konkurences jomā. Patiecībā uz mājsaimniecību tirgu nelielākiem patērētājiem, mēs zinām, ka tirgus kopumā ir atvēries gadu atpakaļ reķinot mazliet vairāk, un vienlaikus ir jāņem vērā arī tas, ka tirgus atvēršanās nav tāds vienreizējs notikums, bet tas ir vairāk kā procesa aizsākums. Tā kā, protams, mēs šobrīd varbūt neesam redzējuši ļoti lielu tirgus pārdali, tirgus daļu izteiksmē, bet vienlaikus jau patiesībā sākot no pagājušā gada janvāra mēs redzam zināms klientu segmentus ar aktivitāti, tos, kas jau mainījuši patērētājus, tos, kas diezgan mērķiecīgi salīdzina mūsu piedāvājumu ar citiem patērētājiem, jo šķiet tas būtiskais, ko gribētos akcentēt, ir, kad uz konkurenci mēs nevaram skatīties tikai tirgus daļas pārdales līmenī, uz konkurenci mums jāstās ir kā kontekstā tiem klientiem, kuri ir izdarījuši mērķiecīgu izvēli, to starp, iespējams, paliekot pie līdzinējā piegādātāja. Jo klienta ieguvums, viņš šķiet arī viņš neveidojās tikai no šīs cenu faktora, bet tomēr patiesībā priekš mājsaimniecību klientiem iespējams brīžam daudz svarīgāk ir servis, ko viņi spēj saņemt, iespēja izmantot dažādas apkalpošanas kanālus un komunicēt ar savu tirgotāju, kas viennozīmīgi veido viņa lēmumu. Mājsaimniecības segmentā, kā es teicu, šī konkurence ir jau pastāvējusi, viņa ir pilnveidojusies, un es domāju, ka viņa turpinās augt un palielināties ar katru gadu nākotnē. Paldies. Tas ir interesants vērojums un apgalvojums, ka tirgus no konkurences viedokļa ir savā ziņā sasniedzis likviditāti un tad tiek prognozēta stabilitāte, es tā saprotu. No otras puses, kāds ir tas procents, es nezinu, vai sadalstīkliem ir šie dati, tas procents, cik tad aktīvi ir mainīti, principā nenosaucot varbūt tur tirgotājs, bet cik cilvēki vispār ir mainījuši, lūdzu. Māris Dandens, sadales tīkla, viedo tīkla kompetences centra vadītājs. Pie reizes arī pateiks, kāpēc laimīgais komplekts ir viedais skaitītājs plus tirgus cena. Labdien. Jā, par tirgotāju maiņu es diemžēl neatbildīšu. Manā kompetencē vairāk jautājumu par viedām tehnoloģijām. Runājot kopumā par tirgu un par mūsu sadales sistēmas operatoru lomu tirgu, tad sadales sistēmas operatora loma ir būt neatkarīgam tirgus veicinātājiem un informācijas nodrošinātājiem, visiem tirgus spēlētājiem uz vienlīdzīgiem noteikumiem. Nekādā veidā neietekmējot tirgus attīstību vai noslieci par labu kādam tirgotājam un tam līdzīgi. Un vēsturiski no otras puses, protams, mēs esam kā sadales sistēmas operators, tas, kas piegādā šo produktu, kas ir elektroenerģija šajā gadījumā un veic šī produkta uzskaiti. Tātad mēs nodrošinām elektroenerģijas skaitītājus, informācijas nodošanu tirgotājiem un informācijas tirgus ziņojumu, informācijas apmaiņas platformu starp sadales sistēmu, operatoru, tirgotājiem, gala klientiem, patērētājiem.
Un pamats, protams, ir šīs patērētās elektroenerģijas informācijas korekta nodošana tirgus dalībniekiem. Tātad pašiem tirgotājiem, lai viņi var piestādīt rēķinu mājsaimniecībām un arī biznesa klientus apgādāt ar šo informāciju. Tā jau gluži nav, ka ar to tirgotāju maiņu sadales tīkliem nav nekādas saistības. Es saprotu, ka jūs tieši ko varbūt nevarat nokomentēt. Bet man tiešām nav informācijas. Jo tas viens no vērojumiem ir tāds, ka, ja mēs runājam par mājsaimniecību segmentu, tad šeit bija novērota tendence, vai novērots fakts, ka tās mājsaimniecības, kuras izvēlējās ar tirgus cenu saistītu tirgotāju piedāvājumu, drīz vien tika pie viedā skaitītāja, lai varētu, labāk saprast, kā tā dinamika strādā, kā šī mērķtiecīgā izvēle, par ko Uldis runāja, cik lielā mērā tas ir saistīts arī kaut kādām patēriņu paradumu maiņām. Interesanti, ka no viedo skaitītāju uzstādīšanas viedokļa pie tiem tika ne tikai tiem, tās mājsaimniecības, kuriem ir liels patēriņš ikmēneši, bet arī tādi, kuriem bija ar biržas cenu saistīti tirgotāju piedāvājumi, bet patēriņš bija salīdzinoši neliels, pat 200 kWh tikai mēnesī. Tādēļ interesanti, varbūt ir kaut kādas tendences un kādi tie plāni viedizēt, manuprāt, tik lietots šāds instants vārds viedizēt vai padarīt viedus visus patērētājus un uz ko var, jo, protams, viedais skaitītājs ir priekšnosacījums, lai tirgus cenas priekšrocības varētu izmantot pilnībā. Jā, protams, lai darbotos tirgū pēc biržas cenas x-stundas ir nepieciešams viedais skaitītājs. Runājot par mūsu plāniem sadales tīkla, tad šis viedizācijas plāns, ja viedo skaitītāju ieviešanas plāns Latvijā ir jau 8 gadiem, tad līdz 23. gadam faktiski paredzēts, ka mēs pakāpeniski plānveidīgi nomainām esošos skaitītājus uz viediem skaitītājiem. Jo to nevar izdarīt apjoma dēļ ne 1, ne 2 gadu laikā, diemžēl. Tas ir ilgāks investīcija plāns, kas arī ietver daudz dažādas tehniskas lietas un izmaiņas uzņēmumā iekšienē. Par principiem, kā mēs viņus ieviešām, sākām mēs ar lielākajiem patēriņiem, ar būtībā mājsaimniecībām ar lielākajiem patēriņiem. Savulaik mēs devām informāciju, tas ir 2500 kWh gada patēriņš. Un, protams, ka jautājumā, kāpēc arī šeit ir klienti ar mazāku patēriņu, jāsaka, ja viņš ir biežas klients un ja viņš ir izvēlējies x stundas produktu, tad, protams, mums viņam būtu jānodrošina viedais skaitītājs. Plus arī vēl šeit ir arī tehniski iemesli, lai nodrošinātu skaitītāju komunikāciju ar sistēmu. Ir situācijas, ka mums tāpat ir jāpapildina šis skaitītāja loks ar papildu skaitītājiem. Tā kā nevienmēr tas nozīmē, ka mēs apbižojam klientus ar lielāko patēriņu, uzliekot viedo skaitītāju, bet šeit ir gan tehniskie risinājumi nepieciešamie, gan arī šis mūsu plāns sākt ar lielajiem patēriņiem un turpināt tālāk jau plānveidīgi uzstādīt skaitītājus, jo klāt bez tirgus nodrošināšanas ar viedajiem skaitītājiem, pat cik mēs fokusējamies, ir arī jautājums par to, ka mūsu skaitītājiem beidzās verifikācijas termiņi, tātad ikgadējie verificējumie, maiņas apjomi, ja, un tātad mums šīs visas lietas jāsalāgo kopā vienotā simfonijā. Izskatās, tas viens no, kad runājam par mājsaimniecībām un elektroenerģijas tirgu, tad viens vienojošais faktors ir tāds, ka mājsaimniecības principā vidējā mājsaimniecība ir pasīva mērķtiecīgas izvēles izdarīšanā, tomēr joprojām viens gads ir pagājis, varbūt tiks izdarīt kādi secinājumi un mēs varēsim piedzīvot lielāku dinamiku vai tirgotāju maiņā, grūti spriest, bet droši vien vismaz attiecīgā piedāvājuma izvēlē. Es ceru, ka jā, jo godīgi sakot no personīgās pieredzes, es nezinu, kā jums ir personīgā pieredze citiem, es esmu bijis ļoti, ļoti izbrīnīts par to, cik daudz cilvēku, kuriem ir 600 un vairāk kilovatstundu mēnesī patēriņš mājsaimniecībā dzīvokļos, nerunāju pat par privātu mājām, ir palikuši ar tā saucamo universālo tarifu un mierīgi dzīvo, un tikai gadu vēlāk tā sāk pamazām apjautāties. Klau, tu nevari pateikt, ko tu man tur tagad darīt ar šito, cik patēriņš? 800. Un kāds plāns universālais. Tādas situācijas, tas nozīmē to, ka informācijas visticamāk nav par daudz, lai gan man nav nekādu pārmetumu.
ne Latvijas Energo, kurš bija atbildīgs par informācijas kampaņas īstenošanu 2014. gadā, ne arī medijiem. Manuprāt, mediji arī sniedz ļoti daudz informācijas par šo te, un, protams, Enerģija 24 attīstījies par tādu svarīgu informācijas un zināšanu centru par to, kas notiek ar piedāvājumiem, bet nezinu, vai otrs Roberts Samtiņš, enerģētikas eksperts, kurš gan vairāk strādā ar juridiskiem klientiem, cik man zināms, arī kaut ko grib bilst par mājsaimniecībām, vai tomēr mazliet no savu klientu loku viedokļu par šo te pastāstīt? Es varbūt tādu kopējo skatu, kā man liekas, ja mums ir diskusijas temats, ir šis ilgtermiņa ieguvumi, tad, manuprāt, paturpinot jau to arī, kas tika minēts par tehnoloģijām, kas bija runāts par viedajām tehnoloģijām, kas bija skaitīts ar uzskaiti, tad es domāju, ka tuvākos, un tas nav tikai mans uzskats, tas, manuprāt, ir tāds jau diezgan liels trends, kas iet pasaulē, ka tuvākos 5 līdz 10 gadus viennozīmīgi galvenais uzsvars būs tieši uz tehnoloģiju attīstību, tieši enerģētikā. Un tehnoloģija attīstība, manuprāt, jau ir bijusi būtiska un būs vēl būtiskāk, kas varbūt tieši pirmais varētu skart tieši mājsaimniecības, bet vēlāk jau arī, protams, mazākus patērētājus un, manuprāt, beigās arī lielus. Un es runāju par tādām tehnoloģijām kā, piemēram, baterijas, kas ir priekš uzkrāšanas paredzētas elektroenerģijas. Tad tas, kas ir pierādīts, ir, ka pēdējos 15 gadus katru gadu šīs izmaksas ir kritušās par 15%, lai uzglabātu 1 kilovatu elektroenerģijas. To pašu mēs varam redzēt arī tādā jomā kā saules paneļi. Piemēram, arī saules paneļu izmaksas kopš to pirmās uzstādīšanas no pirmajiem eksperimentiem 70. gadu sākumā līdz šim ir kritušās vairāk kā 400 reizes. Un šī dinamika par 15% īstenībā arī saglabājās šobrīd no gadu uz gadu, kad paneļi paliek vienkārši arvien efektīvāki. Un, manuprāt, mēs nonāksim pie tā, ka būtiski mainīsies ne tikai tas, kā tiks izvēlēts elektrības tirgotājs, bet vispārībā veids mainīsies, kādā veidā patērētājs pirks elektroenerģiju un arī kā viņš viņu izmantos, un vai viņš izmantos to enerģiju no tīkla, vai izmantos enerģiju no savas baterijas, pa kur viņš būs uzlādējis, teiksim, nakts laikā, vai no sava elektromobīļa, vai arī no savu saules paneļu. Un, tā, manuprāt, arī ir tas, man liekas, mēs brīžiem pat nenojaušam, cik tas izmaiņas ir tuvu, jo arī tāds, teiksim, manuprāt, tirgus kā Amerikas Savienotās valstis ir pierāda to, ka šīs kompānijas jau, kas nodrošina šādu tipu pakalpojumus, kas varbūt nav pat īsti elektroenerģijas tirgotāji, bet servisu sniedzēji, kas nodrošina patērētājs kaut šiem pašiem saules paneļiem vai bateriju uzstādīšanu, viņas vienkārši ir, principā, viņu attīstība un viņu izaugsme ir ļoti, ļoti strauja un patērētāji arvien vairāk izvēlās šos risinājumus. Līdz ar to elektroenerģijas cena kā tāda, manuprāt, būs arvien mazāks faktors gan tirgotāju izvēlē, gan arī, ja teiksim, tā tendence saglabāsies, iespējams, ka arī sadales tīklu biznesa kā tāds varētu pat īstenībā mainīties, jo arvien mazāk patēriņš tiks ņemts tieši no tīkla, bet vairāk tieši patērētāji mēģinās ģenerēt paši, vairāk enerģija tiks uzkrāta un tas īstenībā tiks ļoti optimizēts, manuprāt. Tas nozīmē, ka tieši tehnoloģija viedizācija ir ārkārtīgi svarīgs virziens, pie kā strādā arī visi lielie industrijas pārstāvji Eiropas Savienībā, arī citos reģionos pasaulē, lai ņemot vērā šo te kliedētās elektroenerģijas ražošanas izplatīšanos, to, ka ir mikroģenerācija vai šis te jaunais jēdziens prosumers, jeb patērētājs un ražotājs vienā personā, kā integrēt visus šos te patēriņa un ražošanas modeļus tādā sistēmā, kas nesabruktu, ko var līdzsvarot tīri no tehnoloģijas, no energosistēmas līdzsvarotas darbības viedokļu. Un, protams, mums jāņem vērā arī šī, tu pieminēji ļoti interesantu aspektu, ka elektroenerģijas cenai kā tādai loma samazināsies. Visticamāk tā, bet kādas līdz šim ir varbūt tās tendences, kādi vērojumi, cik lielā mērā klienti varētu būt ieinteresēti un ir ieinteresēti pakalpojumu komplektu saņemšanā, kur elektroenerģija tikai viena no lietām. Mēs vēl pirms kādiem gadiem 5 smējāmies vai raustījām plecus, kad tika stāstīts par to, ka drīz veikalā varēs, vai kad, piemēram, Vācijā, tur vienmēr viss ir labāk, Vācijā vai elektroenerģiju var nopirkt lielveikalā. Kā tas var notikt? Elektroenerģiju lielveikalā?
tur kā pienu vai kartupeļus. Nevar, šodien tā ir realitāte. Ja mēs maksājam rēķinus par telefonu maksājumu jebkurā lielveikalā, praktiski jebkurā lielveikalā. Vai ir kādas tendences jau, kas ir novērotas? Komplekts, kā pakalpojums vai elektrība, kā tas ir bundling, tas ir interesants vispār komercdarbības virziens. Komplekti, manuprāt, būs arvien aktuālāka lieta, lai gan es zinu arī otru viedokli, ka it kā pasaulē šie risinājumi līdz galam vēl nestrādā, bet varbūt tās tieši tur tā problēma arī ir, ka šie tehnoloģija vēl nav attīstījusies tik tālu, lai šis risinājums paliktu arvien interesantāks gala patērētājiem. Es no šīs tēmas turpinot nesen lasīju tieši vien pētījumu par to, ka paredzēts ir, ka 17. gadā izmaksas, teiksim, ja elektroenerģija tiek ražota pašam uz vietas mājās, kaut šiem pašiem saules paneļiem būs līdzvērtīgs, pie saprātīgas finansējuma likmes šo paneļu iegādēji ar elektroenerģiju, kas tiek pirkt no sadales tīkla, un tas apmēram ir 70% pasaules, teiksim, tirgu. Tas nozīmē, ka 70% pasaules tirgu principā patērētājiem būtu izdevīgi pašiem sākt ražot elektroenerģiju, nevis pirkt to no tīkla. Un, ja šī tendence turpināsies, tad šie komplekti, manuprāt, ir tikai laika jautājums, jo tas būs elektroenerģijas tirgotājiem izdzīvošanas jautājums. Es esmu pārliecināts. Labas ziņas elektroenerģijas tirgotājiem no Roberta. Cik gadu laikā? 10 gadi, 15 gadi? Ja man būtu tagad jādara, es teiktu no 5 līdz 10 gadiem. Šokējoši. Es domāju, ir pienācis laiks dot iespēju uzdot jautājumus. Mēs esam mazliet padiskutējuši lepni savā starpā, bet es pieņemu, ka varētu būt jautājumi. Lūdzu. Neaizmirstiet, lūdzu, stādīties priekšā arī. Paldies. Paldies. Mani sauc Krista Dariņa no advokāta biroja Kļaviņš Eleks. Man bija jautājums Molatono kungam. Jūs sākumā minējāt par šo esošo problēmu, ka teorijā tā kā ne mājsaimniecības, ne arī ražotāji bieži vien nemaz nevar brīvi izvēlēties šo tirgotāju. Man bija jautājums, kur jūs redzat par sākumu tam risinājumam? Un kura kompetencē, kura lauciņā tas būtu, un vai lielā daļā tas nav vienkārši iegājušās prakses jautājums, ka tas ir, pārvaldnieku līgumos, iznomātāju līgumos iegājusies prakses, ka mums ir kopējs piegādātājs un mēs sadalām maksas. Paldies. Jā, paldies, ļoti labs jautājums. Tā būtība atbildē uz šo jautājumu jau jāsaka tā, ka tas, kāpēc tā sistēma ir tieši tāda un ne citādāk, tur arī ir sava loģika. Jo, teiksim, tas pats apsaimniekotājs, kurš apsaimnieko virkni vai vairākus nekustamos īpašumus, var dabūt zemāku vidējo cenu, piedāvājot lielāku patēriņu. Bet trūkums šim risinājumam ir tas, ka pat dabūjot relatīvi zemāku šo vidējo cenu, tas nozīmē, ka tikai daļa no šiem patērētājiem maksās mazāk, nekā viņi varētu maksāt pēc reālās cenas. Tas nozīmē, ka daļa maksās vairāk, nekā viņi būtu varējuši maksāt. Un šis ļoti teiksim, ir aktuāls gan šiem te birojiem, kur tas būtībā patēriņš ir viss tādā nepatīkamākajā no cenu viedokļa laika periodā, kas ir diena. Tas ir būtībā pašas nosacīti stundas, kad visvairāk arī šis patēriņš ir. Attiecībā par risinājumu, kur viņš ir jāskatās, viņš ir noteikti jāskatās tajā virzienā tieši tāpat, kā tika sakārtots jautājums no telekomunikāciju viedokļa. Būtībā tā tad ir problēma. Mēs viņu pirmkārt apzinām, ka viņi tiešām ir, kad ir kaut kāds potenciāls, kurš netiek iekšā šajā brīvajā tirgu, kas ir svarīgi. Jūs pavērosiet, teiksim, nekustamo īpašumu tirgu, tad bieži vien šis modelis, kad ir viens elektroenerģijas piegādātājs veselai mājai, veselam ciematam, ir tā relatīvi tajā sabiedrības daļā, kas ir maksātspējīga. Tad tie ir jaunie projekti, jaunas ģimenes. Kā jau minēju, tieši ģimenes, tad arī patēriņš ir pieklājīgs. Plus, ja patēriņš pieklājīgs ir jauna ģimene, visdrīzāk tā ir ģimene, kas izmanto, ja mājsaimniecība, kas izmanto modernās tehnoloģijas, tad visdrīzāk tā ir nākotnē, tā ir tā ģimene, kas brauc ar elektromobīli, jo, ja mēs skatāmies gadus atpakaļ, elektromobīls vairāk vai mazāk rada tādu smaidu vai nievājošu attieksmi, tad šobrīd, es domāju, ar Teslu ļoti daudz gribētu braukt no mums klātesošajiem.
Savukārt, un tad tālāk, tad dialogā starp šo, teiksim, esot problēmai, es domāju, mums ir pietiekami kompetents tas pats regulators, kurš jau ir izgājis cauri šim te regulēšanas jautājumam telekomunikāciju jomā, kur bija jānodrošina šis te risinājums ar numuru saglabāšanas pakalpojumu, kur arī savu laiku bija iebildumi, ka tas būtībā nav iespējams, vai tas ir ļoti sarežģīti, kā tagad zināsim, ir tik daudz problēmu. Tieši tas pats arī šobrīd ir iekšējie tīkli, kas pieder, tas ir privāti īpašums, kā man kā privāti īpašniekam, nekustamā īpašuma īpašniekam, kāds var uzlikt par pienākumu dot daļu, varbūt tās man tas ir izdevīgi, varbūt tās man pieder 10 nekustamie īpašumi, kur man ir tieši izdevīgi uzspiest tiem pārējiem. Tā kā būtībā šis pilnīgi noteikti iezīmē to, ka šī diskusija, kad viņa atvērsies, viņa būs arī asa. Ja, jo tur ir pilnīgi noteikti un skaidri iezīmējās divu pietiekami spēcīgu pušu savstarpēju viedokļu, teiksim, pretnostatījums. Es, ja drīkst iestarpināt balviņu par aktivitāti, šai brīdī, manuprāt, ir jau grūti, ir pēcpusdiena. Tas varbūt kalpos citiem par iedrošinājumu. Pauze bija īsa, jo nepaspējām uzņemt kaut ko varētu tagad pārstrādājot iemigt. Tur nekā nebija. Būs vēlāk uzkodas labākas. Jā, varbūt ir vēl vienkārši izmantojot iespēju. Mums ir vēl 4 minūtes laika jautājums atbildi. Droši, man ir vēl maisiņi. Lūdzu. Mikrofonā un stādieties priekšā, lūdzu. Kārlis Briņķis, Latvijas elektroenerģētiku un energobūvnieku asociācija. Tātad mums ir Latvijas brīvā elektroenerģijas tirgus asociācija. Vai nevajadzētu domāt par Latvijas elektroapgādes drošuma asociāciju? Jo, manuprāt, šie jautājumi, ja funkcijas, ko pilda viena asociācija un otri stipi pretrunīgas. Ko jūs varat teikt par šo jautājumu? Lūdzu. Es pieņemu jautājums ir man. Paldies. Attiecībā par asociāciju veidošanu, es domāju, redzot jūsu deksmi šajā jautājumā, ļoti iespējams, ka mēs redzam vienu no nākamajiem dibinātājiem šādai asociācijai. Bet pēc būtības ir svarīgi, teiksim, līdzīgi kā Latvijā ir asociācijas, kas darbojas ļoti dažādos jautājumos, un tā skaitā pārstāv, būsim reāli, vairāk vai mazāk tieši to viedokli, ko veido šī asociācija. Šajā gadījumā Latvijas brīvā elektroenerģijas tirgus asociācija skatās tieši no tā viedokļa, ko redz mājsaimniecība, ko redz šis mazais vidējais uzņēmējs. Un šajā gadījumā, ja runā par šo elektroenerģijas drošību, drošumu un pārējiem jautājumiem, pilnīgi noteikti viņi ir svarīgi. Un tas ir tikai viens no punktiem šajā dialogā starp šo tirgu, kā tirgus saturu un tos tirgus apvalku, kas ir apkārt. Attiecībā par regulējumu izstrādi vai vēl kaut kādām jauniem fokusiem, kas būtu jāizskata šajā jautājumā, ko jūs tikko aktualizējāt, tur pilnīgi noteikti mēs varam akcentēt to, ka nevienmēr ir jāveido kaut kas jauns, bet jāskatās uz tām iespējām, ko jau piedāvā esošā situācija. Un pilnīgi noteikti ir gan speciālisti, gan uzņēmumi, gan visi pārējie kopumā, kā sabiedrība, tā skaitā arī valsts. Un valsts pārvaldē šajos jautājumos ir ļoti daudz spēcīgu speciālistu, lai šos jautājumus risinātu kopā. Labs piemērs ir tas pats normatīvo aktu izstrādes, teiksim, process, kurā parasti arī piesaista dažādas asociācijas un ekspertus. Tā kā šis iespējams ir arī tas ceļš un atbild uz jūsu jautājumu. Paldies. Paldies. Lūdzu. Pusotru minūti mums vēl ir. Lūsver kungs. Labdien, Rolands Lūsveris, Sadals tīkls. Man ir jautājums brīvās elektroenerģijas tirgotāju asociācijas pārstāvjiem. Jūs pirmajā atbildē, jūs nosaukums asociācijā nozīmē brīvais elektroenerģijas tirgus. Iepriekšējā atbildē jūs runājāt par tirgus kropļojumu formām, kad ir apakšlietotāji, kuriem ir liekts tiesības izvēlēties brīvu elektroenerģijas tirgotāju. Vai tad tā nav pati būtība brīvu elektroenerģijas tirgu? Lietotājiem ļautu brīvi izvēlēties tirgotāju, nevis meklēt formas, kādā veidā lietotājs tiek ierobežots. Paldies. Paldies par jautājumu.
Ko lai saka, to jautājumu, ko jūs uzdevāt, būtībā bija tā vēsts arī, ko es pavēstīju. Tikai iespējams viņi ir kaut kā mazliet citādāk sadzirdēti. Bet idejiski ir no asociācijas viedokļa pilnīgi noteikti, kad nav atbalstām situācija, kurā tirgus dalībnieks nevar piekļūt pakalpojumam. Un šajā gadījumā tas ir, protams, pretēji tam kopējam virsuzdevumam. Ja mēs skatāmies attiecībā, vai šeit ir kaut kāda caurumi regulējumā vai vispārējā, pilnīgi noteikti, ka caurumi nav, jo vienkārši šajā gadījumā izstrādājot regulējumu un domājot par kopējo tirgus atvēršanu, noteikti tik tālu, ja šo problemātiku, kas attiecās ar nekustamo īpašumu, kuram ir, tā teikt, viens pieslēgums, vienkāršā valodā runājot, netiek risināts, ka tajā nekustamā īpašumā ir vairāki šie te lietotāji, ja tā var teikt. Ja mēs skatāmies no formālā viedokļa, ir viens liels lietotājs, kas savā starpā vienkārši, tā teikt, sadala šīs izmaksas proporcionāli lietojumam, ko fiksē ar šiem te skaitītājiem. Bet, ja mēs runājam par to problēmu kā tādu, pilnīgi noteikti, ka viņi ir jārisina, jo kā jau minēju, pa ko viņi būtībā, ko viņi ierobežo. Viņi ierobežo daļu maksātspējīgu mājsaimniecību, un ne tikai maksātspējīgu, vienkārši mājsaimniecības. Otra daļa ir tiešām tas būtībā uzņēmēja darbības daļa, kur mēs varam uzskaitīt gan birojos, kur ir problēmas, gan ražošanas vietās. Un šajā gadījumā nav runa par to, ka kādam tiek kaut kas ļoti ļaunprātīgi uzspiegsts. Realitāte ir tāda, ka vienā nekustamā īpašumā, ja vienā objektā lietotāju paradumi var būt savstarpēji ļoti atšķirīgi. Tas nenozīmē, ka ir viena biroja ēka, bet viņas elektroenerģijas lietošanas paradumi ir vienādi. Nebūtu tā nav. Mēs varam, runājot par birojiem, tas pats ir biroji, kas strādā pa dienu, normālu darbu laiku, tāpat laikā citā stāvā tajā pašā ēkā. Ar Austrumāzijas klientiem, precīzi, kur ir atkal viņi strādās uz nakti. Ja, un tur ir... Nokomentēšu šo problēmu, bet man liekas, īstenībā varbūt to problēmu var atrisināt arī īstermiņā, vismaz pirms normatīvi akti tiek izrevidēti, vai kas te vēl tiek darīts. Ir, kad to īstenībā var arī šis lietotājs vienkārši ieviešot x stundas uzskaitu katram šim apakšlietotājam, un izvēloties atbilstošu produktu no tirgotāja, ir iespējams arī diversificēt cenas šiem apakšlietotājiem. Un, vienkārši varbūt lietotājs ir jāizglīto pret apakšlietotājiem, lai viņš kā teikt maksimālāk viņiem. Bet nereti mana pieredze ir tā, ka lietotāji patiesībā to izmanto ļaunprātīgi, un tad ir kaut kā tā. Bet tas ir apakšlietotāju, kā teikt, uzdevums. Ja iespaidot lietotāju... Jā, tieši tā ir iespējams, ka šeit ir jābūt lielākam spiedienam vai pieprasījumam pēc fiksētam pieprasījumam. Pilnīgi pareizi, bet šajā gadījumā pat notiekot tam dialogam un esot viedajiem skaitītājiem, teiksim, katra apakšlietotāja, teiksim, telpā vai kā, tāpatās tā tirdzniecība visdrīzāk notiks ar vienu tirgotāju. Ja mums vēl ir ekonomikas ministrija klāt, tad pierakstiet šo jautājumu. Tas viens no uzdevumiem, ko varētu būt interesanti risināt. Jo ekonomikas ministrijas aprūpē ir arī mājokļu politika, būvniecības politika un tā tālāk, ekonomika kopumā. Jā, vēl viens jautājums redzēju zālē, lūdzu, stādieties priekšā. Gaidars Albos, apsaimniekotājs. Klausoties tajā sarunā, ko jūs sakat, ir tāda sajūta, ka jūs gribat salīdzināt elektroenerģijas tīklu ar LMT tīklu. Jā. Jūs varbūt piedāvājat bezvadu tīklu elektrībai, pārvadīt elektrību par bezvadu tīklu. Būtu ļoti interesanti, es domāju. Un tad nebūtu problēmas ar apsaimniekotājiem ar vairāk. Labi, uztversim šo kā retorisku jautājumu. Ir vērts padomāt. Varbūt ir vēl kāds jautājums pēc būtības? Jā, tur mums ir, lūdzu. Labdien, Attis Kļavis, kompānija Encontrol. Man būtu jautājums sadales tīklam. Kā sadales tīkls plāno nodrošināt viedo tehnoloģiju kvalitāti un efektivitāti skatoties 50 gadu nākotnē, kādi būtu tie kritēriji? Paldies. 50 gadi, tas ir diezgan nopietnas laika posms, godīgi sakot. Es domāju, ka sāksim jau to, ka tehnoloģijas mainās ne tikai mobilie telefoni un citas ierīces, bet, manuprāt, arī elektroenerģijas uzskaite ir pārmaiņu priekšā šīs tehnoloģijas, kas ir patreiz, kas varbūt ir vēsturiski lietots, šie viedie skaitītāji, kas ir bijuši
iepriekšējā 10 gadē, kas mums tagad tiek izmantoti. Kaut vai mēs šeit runājam par šiem servisiem un tirgotāji, ja citu servisu sniedzēju vēlmēm sniegt vairāk pakalpojumus klientam, tad jautājums ir par šo datu avotu, no kurienes ņem šo informāciju. Ja tie, teiksim, ir servisu sniegšanai kaut kāda reālā laika dati, tas nozīmē, ka jāmainās arī šīm tehnoloģijām, kas ir viedie skaitītāji, komunikācija, kanāli ar viedo skaitītāju un tā tālāk. Plus vēl jautājumi arī par standartizāciju, savstarpēju iekārtu savietojamību. Ir ļoti augsts tāds slēngs Internet of Things, lietiskais internets, kas IPv6 un tā tālāk, uz ko arī skaitītāja industrija dodās ar saviem protokoliem komunikāciju. Tā kā es domāju, ka šeit izmaiņas ir, un, protams, ka no mūsu viedokļa tas ir diezgan sarežģīti, jo skaitītāja dzīves cikls ir 12 gadi, ja viņa verifikācijas periods, un uzminēt, kas šajā laikā mainīsies, kaut vai elektrības tirgu vai vispār kaut kādā normatīvu aktu likumdošanas prasību, tas ir ļoti grūti noprognozējams jautājums. Bet par kvalitāti es saprotu, ka šeit arī droši vien jautājums par datu nodrošināšanu tirgotājiem kvalitatīvu laikā un pilnā apjomā. Pie tā mēs strādājām, protams, un ar esošajām tehnoloģijām mēs arī nodrošinām šo jautājumu. Bet, protams, tajā pašā laikā arī mēs skatāmies uz priekšu, kādas tehnoloģijas attīstās, un arī ar industrijas pārstāvjiem, kas viedos skaitītājus izstrādā un ražo, arī notiek diskusijas par šo jautājumu. Būtu ideāli, ja politika vai likumdošana un fizika iet roku rokā, nevis nošķirti. Kāds grib nokomentēt asimptotiskā darba negatīvības parametra faktoru? Ne? Es pajokoju, protams, atvainoju. Man tāds varbūt mazāk ordinārs jautājums. Katram iespēja pateikt vienu atslēgas vārdu vai vārdu savienojumu. Konferences pēc gada, enerģētika 2017. Kas ir tā tēma, par ko mēs runājam? Ilgtspēja. Skatoties, es domāju, ka joprojām mums dienas kārtībā varētu būt progresa gāzes tirgus, tā skaitā atvēršanās. Gāzes tirgus atvēršanās? Atceroties, kā tas varbūt temats ir attīstījies pēdējo gadu laikā. Noņemot no tehnoloģijas, es domāju, ka mums arī paliek jautājums par energoefektivitāti, ņemot vērā, ka būs gan arī ministra kabineta noteikumi, citas izmaiņas. Es domāju, ka tas tāpat būs diezgan interesants diskusija temats nākošajā gadā. Energoefektivitāte. Robert? Man paliek jāsaka ilgtspēja, droši vien viss jau pateikts. Es teiktu, ka ilgtspēja vispār par to, cik tas viss ir, kā teikt, ilgtspēja, ko mēs darām un kā mēs dzīvojam. Ja man drīkst patvaļīgi iejaukties, tad, pārlasot Eiropas Savienības enerģētikas nozari regulējošos dokumentus un likumdošanu un politikas dokumentus, tad es teiktu, ka viens vārds, uz ko noteikti tiek likts liels uzsvars un ap ko faktiski viss planē šajā nozarē, Eiropas Savienība ir patērētājs. Un tas ir horizontālais jautājums, principā, pilnīgi visos gadījumos. Jā, es saprotu, mūsu gaida dinamisks gads. Ekonomikas ministrijas pārstāvis acīs varēja nolasīt zināmas vieglu šausmu pazīmes. Es ceru, ka viņiem veiksies labi viņa darbā. Paldies diskusijas dalībniekiem. Bija ļoti interesanti. Aplausi kungiem. Konferences tāda formālā daļa noslēgusies. Aicinu jūs neaizmukt un patīklot savstarpēji sevišķi tos, kuri nepacēla roku pēc mani jautājumu pēc pusdienām, kuri nebija iepazinušies ne ar vienu cilvēku, kuri iepriekš nebija pazinuši. Es neticu, ka jūs šeit zināt visus. Tepat blakus varbūt sēž biznesa iespējas vai sadarbības iespējas. Es aicinu tulkošanas ierīces nenest māju, bet atstāt. Ja? Mums noderēs. Es aicinu pie iespējas aizpildīt novērtējumu anketu digitālā formā pie meitenēm planšetdatoros. Uzkodas un dzērieni, es ceru, ka būs. Tad pilnīgi droši varat veicināt sarunas šādā veidā. Konferences materiāli, kā jau minēju, tiks ievietot Big Event mājaslapā, un par to arī jums būs nosūtīta atsevišķa ziņa. Mans vārds ir Oskars Spriede. Man bija tiešām liels prieks būt ar jums šodien šeit. Savā ziņā bija arī jautri un noteikti bija informatīvi. Paldies un uz tikšanos pēc gada!